Bet mums sākās spēle amatieri pret. Un jau 1-0. Kirils apzog Varočiku. Amatieri izvirzās vadībā ar rezultātu 1-0. Nu, ko darīs Karopka FC? Karopka FC ir viens spēlētājs bijis Villarreal akadēmijā. Daņīgs, taču šobrīd mēs viņu vēl neredzam laukumā. Jā, Villarreal akadēmija players Sildabeņi. Nu, bet tas normāls. Ko viņam spēlē? Kas tur vēl reāli? Kaut kāda Spānija, kaut kāds tur pagrabs. Nu, jauniešos, jā? Nu, tur vispār nekāds futbols. Mid. Nu, un ko Nikolājos darīs? Sitīs vai pados piespēli? Jegoram. Es Nikolāju vietā uz masu iet, bet, nu... Kā nekā esam ne tikai to dzirdējuši pamatieriem. Un Jegors parāda savu. Žoskijai 2-0 rezultāts. Kā nekā amatieri ir tā komanda, pret kuru ir ļoti daudz sūdzības no pārējām komandām, kuri spēlē tiešām netīri, tāpēc viņiem bieži skatās viņu spēles un filmē. Taču pagaidām neko tādu neesam redzējuši. Nu, gan jau tāpēc, ka spēle ir centrālā laukuma, bet, nu... Laikam jau, jā. Bulīts, nu, Karopkai lielā iespēja. Tur neko Manuprāt, tas bija Daniels. Tas bija Daniels no Villarreal akadēmijas. Daniela, nezinu, ko tev... Bet, nu, ja tu esi Villarreal akadēmijā, nu, Bulīts ir jāies. Bija interesants sitiens. Un Kirils un Nikus... Ai. Baltu paradāzi. Nu, tas tā kā treniņos. Nu, zin kā, ir dienas, kad neiet 30 sekundēs 2 bulīši, nu. Gan Kirils, gan Nikolājus abi aizlaunčoja bumbu. Žekiem jāpieregulē. Laikam pa putniem, zin kā, vai apgaismē. Es paši gribēju izslēgt. Jā. Un Bulīts, nu ko viņš dara, nu? Jegors, ies uz individuālā meistarību? Ai, nē. Nu, varbūt būs 3 bulīši pēc kārtas. Nebija. Bija vai nebija? Nebija. Nu, Nikolājos kā jau vienmēr pietur bumbu, tomēr Džekam jau, kur nebija roka. Ar Grudžānu laikam nospēlējis, nezinu. Un tad jau Džekam baigies Grudžāns, ne? Domās auto, ka var pacelt? Es domāju, ka Es domāju, ka ne, māciņš. Bet 80 gan jau. 80 mošu. Nu, Kirils ies garām, ai, nē, bumba pie Aleksa. Es pirmo reizi godīgi redzēju kaut ko tādu no Nikolājeva. Tādus driblus. Jai. Nu jā, mazliet arī nepaveicās. Nu, Karopka. Pat Jegoram. Nu, Karopka. Jegors iet uz individuālu meistarību. Izgājiens 2-1. Kas par pānačku. Taču tas nemaina rezultātu. 2-0. Nu ko, vēl 3 minūtes. Vai Karopka izdosies atspēlēties, vai ne? Kas tas? Kaut kā jau izgāja pēc saviem. Kaut kāda no-luku piespēle. Kaut kāds vana bija trais, bet bišķiņ nesagāja. No Nikolājevs iziet uz lēgā. Labi. Kas par kļūdu no Nikolājeva, bet nekas rezultāts 2-1. Karopka pienāk tuvāk. Un vai būs 2-2 vai 3-1? Kā tev šķiet? Es jau gribētu to 2-2. Domāju, lai tāda interesantāka spēlīt, bišķiņ spriedzīdzīga, kā kamēr vien viedot spēlētāji. Gribās bišķiņ, jā. Viņiem gan jau negribās, mums gribās. Kas te viņiem? Viņi tur tāpat pirmā spēle playoffā. Lai skrien. Kirils sev izģērbjās. Normāli. Bumbu pazaudēja, Džeki. Jegors noiet no laukuma, un viņa vietā uz laukuma parādās Sandis Švāns. Interesanti izvēle. Es jau būtu mainījis mazliet citādāk viņa sastāvu, bet, nu, var arī tā redzēsim. Jā. Ko darīs Nikolājevs? Vai izspēlēs caur vidu, vai ies uz savu sitienu? Un atkal. Kirils īstajā vietā, īstajā laikā. Jā, tiešām. Kirilam reāli mēs 2-3 spēlē redzam komandai amatieri. Viņam, nezinu, 7 sitieni, 2 baltu paradēs un 5 goli. Nu jā, bet Džeks vienkārši atrodās īstajā vietā, īstajā laikā. Tie, ko viņi iesit, pat tādi nav baigi grūtie vienkārši. Tur vienkārši pieliec kaņus tukšiem vārtiem. Nu jātiek līdz tādiem kā nekā. Kā Zēl to nespēja. Viņiem pietrūka kaut kas šodien. Kā Zēl galīgi nespēja. Kā arī Mēdz pēdējā spēlē. Grupā it kā, tik labi izties. Kirils atklāskies. Kirils. Tas šoreiz palīdz. Kirils vienkārši rezultīvākais spēlētājs reāli vārdās. Šoreiz palīdzēja arī bišķi Kirilam, bet Kirils. Rezultāts jau 4-1. Bet izstāstām, Jegori īstenībā labi nomainīja Toms. Pasties, Toms uznāca uz laukumu, uzreiz 2 goli, abi Kirilam. Samainīs mal atkal, Kirils paliek pilnīgi nepiesakts.
Kirilu neskatāmies, viņš nestvārds. Kas tur Kirils kaut ko? Vai vēl Reāla akadēmijas spēlētājs izdarīs kaut ko? Vai Daniels tomēr klusais? Nikolājos spēlē mierīgi, un tagad varbūt tā masiņa aizies, jau ar roku pietur. Gribās jau netīri spēlēt, var redzēt. Ja miez nāk, jo gribās kaut ko. Lai zin kā interesantāko, jā. Turam bumbu, nesportiski, bet, nu, tā dara komanda amatieri, kā nekā paņem diezgan daudz tādas sūdzības. Bet, nu, viņiem rezultāts atļauj 4-1, 30 sekundes. Vai tiešām Karobka padosies? Un nu, grūts. Neiespriekš pasties iet uz atpakaļ 30 sekundes, nu. Kā Toms pārtver bumbu, vai būs... Oi, nu te arī tas var beigties diezgan sāpīgi. Bet, nu, izstās atdod bumbu. Protams, nesportiski. Protams, pie kā bumba? Armanda Nikolājeva. Nu, pie kura ta cita? Protams, pēdējās sekundes bumbu padodam pa gaisu. Un padod, protams, projām kaut kur un jā, viss labi. 3, 2, 1. Nu, apsveicam amatierus ar iekļušanu ceturdaļfinālā. Kā nekā, es teiktu diezgan pelnīti. Kirils tomēr parādīja savas prasmes. Kirils parādīja, Kirils salika pa vietiņām, jā. Kirils ir īstais. Jā.